saprot labāk par uzņēmējiem un par zinātniekiem, viņi spēja paredzēt, tas arī tās strīdīgs jautājums. Un es gribēju zināt, jūs kaut kādas sajūtas, bet kā valstī patīk noformulēt visādas programmas, ja? Tur tāda programma un tāda un koncepcija un tad viņi kaut kas jādara. Un tad ir baigi grūti sākās, kad ir kaut kas reāli jādara. Un tad ir valsts visu laiku kaut ko tā kā tur... Man ir ļoti precīzi, šim ir ļoti vienkārši. Viss tas čipu akts, par to bija skaidrība jau pirms 2 gadiem, ir nepieciešams uztaisīt mācību programmu Tehniskajā universitātē. Jā, protams, ir jāsāk, un tur ir skaidrs, tur ir cilvēki pretī, ir arī specifikācija, ko vajag laboratorijā. Tas ir, lai tu vispār varētu sākt priekšmetiski runāt par kaut kādu lietu, tev par to ir jāiemācās. Ja? Tev vajag vienus 100 līdz 200 cilvēkus, kas saprot terminoloģiju, un tas ir tas, ar ko ir jāsāk. Nelaime, protams, ar to valsti bieži ir, ka mums šausmīgi gribas pavadīt gadus ļoti komfortablās darba grupās, plenēros, saukt iedvesmas runātājus. Tu saproti visu to vingrojumu. Un es domāju, ka tajā konferences mēs esam precīzi šajā un apaļos galdus un aptaujas un pētījumu pasūtīt vēl varētu arī. Un mēs esam tur. Tā vietā, lai vienkārši ņemtu un uztaisītu mācību programmu, pasauktu 2 viesprofesorus un sāktu uzņemt studentus. Taisnība. Tanī pašā laikā, valsts ar to savu resursu un to šausmīgo neefektivitāti, tā ieliek kaut kādā dienas kārtībā, kaut kādas lietas. Ja? Un tad vai tas iznāk vai neiznāk. Jebkura valsts sistēma kopumā ir lēna, dārga, mokoša un suboptimāla. Ja? Bet tā ir. Un tikai valstī kopumā ar ļoti maziem izņēmumiem pasaulē. Tikai valstī, tikai nacionālām valstīm ir tas resurs, kas var atļauties kaut kādu lietu kustināt un finansēt gadiem, neprasot tūlītēju atdevi.